Sveicināti! Šajā video apskatīsim uzdevumu impulsa un enerģijas nezudamības likumu ar zvaigznīti. Iepazīsimies ar doto situāciju. Tātad mums ir dota aukla, kurā iekārts ķermenis ar masu M lielais, un tas atrodas sākumā miera stāvoklī, tātad viņa ātrums ir 0 metri sekundē. Tad sākuma momentā atvirza citu lodīti, kuras masa ir mazais M. Šo lodīti atvirza leņķī alfa no līdzsvara stāvokļa augstumā H. Tad palaiž vaļā šo lodīti un tā krīt uz lejā, kur saduras ar sākotnējo lodīti, kuras masa bija lielais M, un kopā salīp abas divas lodītes, veidojot absolūti neelastīgu sadursmi, kā rezultātā iegūstot ātrumu U mazais. Pēc sadursmes tās paceļas augstumā lielais H. Abas lodītes ir iekārtas auklās, kuru garumi ir L. Abu ložu sadursmes ir centrāls, un ložu izmērus var neņemt vērā. Un uzdevumā U ir kopējā ātruma modulis. Šajā situācijā man ir dota tātad sākotnējās lodītes, kas atrodas jau līdzsvara stāvoklī masa, augstums, kādā tiek pacelta otra lodīte, auklas garums un lielais H, kas ir abu divu lodīšu pacelšanās augstums pēc sadursmes. Tātad, ņemot vērā šos lielumus, varētu mēģināt tikt galā ar to, kāds tad ir tas leņķis. Un šeit der uzzīmēt zīmējumu, kā tas izskatās no malas, lai pamanītu, kā var aprēķināt leņķi. Tad pirmā darbība. Tad mums ir sākotnēji kaut kāds garums, lūk, L. Un arī otra lodīte mums atrodas auklā tādā pašā garumā. Šeit ir L. Tikai zināms, ka tā atrodas pacelta augstumā mazais H. Un tad šis ir tas leņķis alfa. Tas ir taisleņķa trīsstūris. Un šis mazais gabaliņš ir viss lielais L mīnus šis gabals H. Tātad leņķim šī ir piekatete, un lielais L ir hipotenūza taisleņķa trīsstūrī. Tātad L mīnus H dalīts ar hipotenūzu L. Kā mēs zinām, piekatete pret hipotenūzu tas ir kosinus. Kosinus leņķim alfa. Citiem vārdiem sakot, alfa ir vienāds ar kosinus šīs attiecības L mīnus H dalīts ar L. Atliek savietot skaitļus formulā. Tātad L8 mīnus mazais H 7,2 dalīts ar L, tas ir 8. Un tātad man iespējams būs aptuvens rezultāts. Tad shift kosinus, atveram iekavas vaļā. Un varam izreikināt 8 mīnus 7,2 ir 0,8 un jādala ar 8. To arī var galvā izreikināt, bet varbūt tev nav tāds piemērs, ka galvā var izreikināt. Un tātad tie ir aptuveni 84 grādi manā gadījumā. Tātad alfa 84 grādi. Otrā darbība. Izmantosim enerģijas nezudamības likumu, kur tātad zināms, ka kinētiskā enerģija zemākajā punktā tas ir lūk šeit, ir tāda pati kā potenciālā enerģija augstākajā punktā. Tas ir šeit.
pieņemot, ka šeit nekādas siltumi neizdalījās, tā lūk mēs varam apgalvot. Nu, tātad izmantosim šo likumu. Masas kopējas, ja tātad kopēja masa šeit zemākais punkts abiem diviem, te augstākais punkts. Tātad masa mums veidojas, tāda kinētiskās enerģijas formula vispār jau ir masa reiz ātrums kvadrātā dalīts ar 2. To mēs varam atrast arī formulu lapā. Formula lapa pie mehānikas kinētiskās enerģijas formula. Nu, tātad man masa veidojas no 2 ķermeņiem šajā gadījumā, kad zemākajā punktā mums ir šīs ķermenis, un viņam uztrietas virsū mazais ķermenītis, kopā veidojot vienu masu, jo abi ķermeņi salīp kopā. Reizinam ar ātrumu kvadrātā. Ātrums šajā gadījumā abiem ir U kvadrātā un dalīts ar 2. Un tas būs vienāds. Nu, tad šajā augstākajā punktā man ir 2 šie abi ķermeņi, kuru masa ir kopējā M plus M. Un tālāk potenciālā enerģija formula. Tātad ir lūk šī. Potenciālā enerģija ir MGH. Nu, tad masa man jau ir uzrakstīta. Reiz G. Un reiz augstumā lielais H. Abi divi kopā pacēlušies. Tā, nu, tad redzu, ka abās pusēs man ir šī summa. Es varu izdalīt savu izteiksmi ar masa plus masa. Noteikti nav 0 šīs abas masas kopā saskaitot. Nebūtu jēgas, ja kāds ķermenis būtu 0, tad viņi nebūtu vispār ķermeņa. Un pēc izdalīšanas sanāk U kvadrātā dalīts ar 2 ir G reiz H lielais. Nu, no šejienes es izsaku U, jo man ir jāuzzina, cik ir tātad ātrums sākumā, kad viņi sadurās. Tātad U ir vienāds. Tad, lūk, man šeit var diagonālis viņus sareizinu. 2 reiz G reiz H. Un tiekam vaļā no kvadrāta, no tā visa izvelkot kvadrāta sakni. Attiecīgi ievietoju skaitļus. G pieņemsim, ka ir 10 metri uz sekundes kvadrātu, brīvās krišanas pātrinājums zemes virsmas tūmā. Un H man ir lielais dots, tas ir 0,8 metri. Tātad 2 reiz 10 reiz 0,8 ir vienāds, un no šīs velku kvadrāta sakni. Es jau arī redzu, ka tur sanāks ļoti skaists skaitlis. Kvadrāta sakni no 16 ir 4. 4 metri sekundē ir ātrums. Tā, lūk. Vēl atliek atrast tikai mazo M, kas ir šī ķermeņa, ko pacēla masa. Tātad trešā darbība. Un šeit izmantosim impulsu nezūdamības likumu. Pašu impulsu rēķina, pastīsimies formulu lapā. Impulsu tātad rēķina pēc formulas. Tā ir kur formula, ja? Tātad impulss ir P apzīmēts, masa reiz ātrums, ķermeņa impulsu formula. Un tas, kas bija uzdevumā dots, ka šis ātrums lodītei mazais M, kuras masa bija īsi pirms sadursmes. Un tas mums tā kā būtu vajadzīgs. Varbūt paskatīsimies, kas sanāks pēc impulsu nezūdamības likuma. Un lodītei, tas, kas bija dots uzdevumā, kuras masa bija lielais M, bija dots, kā tā sākumā nekustās. Tātad viņas ātrums vai nulīte ir 0 metri sekundē. Tā bija uzdevumā teikts. Tā, nu un tad izmantosim impulsu nezūdamības likumu, ka impulss pirms sadursmes ir tāds pats kā impulss pēc sadursmes, vai to summa, precīzāk sakot, ja? Tad
Pirmajai lodītei, šai lodītei impulss pirms sadursmes ir vienāds ar masa viņas reiz viņas ātrums V. Lūk, šis ieviests jauns simbols. Tad viņa skrien virsū, tad mēs pieskaitām, lai dabūtu kopējo impulsu, jo abas kustēsies vienā virzienā, pieņemot, ka šī būs x-as, tātad ar pluszīmi viss mums notiek. Plus tātad lielā lodīte reiz viņas ātrums vai nullīte, kas ir 0. Tātad šis principā saskaitāmais ir vienāds ar 0. Tātad pirms sadursmes impulss kopējais ir vienāds ar impulsu pēc sadursmes. Tātad pēc sadursmes viņas ir salipušas kopā. Tātad kopējā masa, viņas visas kā viena masa, un reiz jauns ātrums, tātad, kuru apzīmējam ar U. Nu, tad atliek salikt formuliņā. Paskatīsimies, ko mēs te vēl varam darīt. Mums nav tātad masas un arī ātrums. Šis nav zināms. Tas nozīmē, ka mums ir impulsu nezūdamības likumu ir par maz. Mums vajag pielikt arī klāt enerģijas nezūdamības likumu. Tātad pirmai lodītei M reiz G reiz H ir vienāds. Tātad potenciāla enerģija ir vienāda ar kinētisko M reiz V kvadrātā dalīts ar 2. Šis ir enerģijas nezūdamības likums. Jā, nu un mēs te redzam, ka mums masas saīsināsies. Kā varam izdalīt ar masu, kas noteikti nav 0. Tas nozīmē, ka paliek G reiz H ir vienāds V kvadrātā dalīts ar 2. No šejienes mēs varam dabūt ātrumu. Ātrums tātad ir kvadrāts sakne 2 reiz G reiz H. Tātad kvadrāts sakne no 2 reiz 10 reiz H mazais ir dots 7,2 metri. Tātad tas ir 2 reiz 10 reiz 7,2 ir vienāds un pat izvilksies sakne. Tātad kvadrāts sakne no šīs atbildes. Kvadrāts sakne no 144 ir 12 metri sekundē. Tā. Esam dabūjuši ātrumu, atgriezīsimies pie šīs formulas, pie impulsu nezūdamības likuma. Un tātad masa reiz jaunais ātrums, kas ir 12, ir vienāds, nu šis pasudē, jā, tātad masa plus lielā masa, kas ir 3, iekavās, reiz ātrums U, kas ir 4. Nu, tad mēģinām vienkāršot šo vienādojumu. 12M ir vienāds, atveram iekavas, tad iereizinot katru ar iekavās, 4M plus 12. Tad šo pārnesīsim pāri, zīme mainīsies uz pretējo, tas ir 8M, ir vienāds ar 12. Un no tā mums seko, ka masa ir 12 dalīts ar 4. Tas ir 12 dalīts ar 8, ir vienāds 12 dalīts ar 8, ir vienāds 1,5 kilogrami. 1,5 kilogrami ir mūsu masa šai lodītei. Nu, lūk, un uzdevums ir atrisināts. Paldies, ka skatījies!